Labdien! Šodien šajā mazajā video jūs redzēsiet, kā var vienkāršiem vārdiem pastāstīt par tādu, manuprāt, ne to pašu vienkāršāko tēmu, atvaļinājuma naudas aprēķināšanas dažādas nianses. Tas notiek pie mums, mūsu tālmācībā, kur grāmatveži apgūst dažāda līmeņa programmas, un šīs te darba tiesības ir viens no priekšmetiem. Un, manuprāt, mūsu pasniedzēja ir ļoti, ļoti laba, ko jūs tūlīt varat paši arī pārliecināties. Lai sarēķinātu korekti apmaksu par atvaļinājumu, tad mums var nākties rēķināt tādu lielumu, ko sauc par faktisko darbā piedalīšanās koeficientu. Šo te faktisko darbā piedalīšanās koeficientu aprēķina, pielīdzinot darba stundu skaitu normālajā darba laikā, tajā iepriekšējo 6 mēnešu periodā, un nostrādāto darba stundu skaitu šim konkrētajam darbiniekam. Darbinieka nostrādāto stundu skaitu izdala ar normālā darba laika stundu skaitu un tiek līdz šim faktiskajam darbā piedalīšanās koeficientam. Darbā piedalīšanās koeficientu parasti atstāja ar 3 zīmēm aiz komata, lai tas būtu pēc iespējas precīzāks. Un tāda aprēķinot dienas vidējo izpeļņu, tiek pieņemts, ka 8 stundas ir dienā, bet pareizinot šo aprēķinu ar faktisko darbā piedalīšanās koeficientu, tad mēs samazinām to vienas dienas aprēķinu līdz tam faktiskajam, cik tas darbinieks iepriekšējos 6 mēnešos ir strādājis. Un tad pieņemot, ka arī atvaļinājuma laikā varētu būt tikpat. Tas ir tur, kur ir mainīgs stundu skaits.